Nu, sveiciens visiem, kas ir pieslēgušies. Mans vārds ir Alīne, esmu no Pierīgas partnerības un kopā ar Aivu, kas arī ir no partnerības Daugavpils. Pierīgas partnerība ir Mārupē un Olainē. Un Daugavpils ir Ķekavas partnerība. Esam sagatavojuši projektu Kaimiņu kopiena kopspēks, kas ir atbalstīts no Sabiedrības integrācijas fonda, kuru mērķis ir sniegt atbalstu kopienām. Un tas, ko gadu sākot, mēs gribam izstāstīt, kas ir izdarīts un ko mēs plānojam šajā gadā paveikt. Un pirmais, ar ko gribam, kā saka, darba runā paši par sevi, ir par kaimiņu kopienas stāstiem, un ir 3 pieredzes stāsti no katra novada. Un ar pirmo pieredzes stāstu dalīsies Ķekavas novada mežonieku apkaimes pārstāvi Līga. Līga vārds tev un izstāsta, ko jūs esat paveikuši un kas jums ir šobrīd tas aktuālais, ko jūs plānojat darīt, jo kā jau pēc lektora, jums tagad ir arī gan muiža, gan arī sadarbība ar uzņēmējiem. Tā kā, jā, vārds tev, un es zinu, ka ir daudz ko stāstīt, bet, jā, kas ir tas Super aktuālais? ātrs. Paldies, es saprotu, ka ir 5 minūtes, bet šitādās reizēs jau, protams, ir daudz ko stāstīt. Nu, lūk, tas mūsu lielais stāsts, ka mēs jau, 2 gadus gandrīz esam viedais ciems. Un pirmais viedais ciets šai pus Pierīgai, ar ko mēs ārkārtīgi lepojamies, un pirmais viedais ciems Ķekavas novadā. Un tas mūsu izējas punkts ir tā mūsu īpatnība, mēs draudzējamies arī ar kakcijiem, kopiem, un mēs esam līdzīgi struktūrālā ziņā, jo mēs esam Pierīgā absolūti lauku teritorija ar izteikti nelielu iedzīvotāju blīvumu. Mēs esam tikai nedaudz vairāk kā 400 deklarētie iedzīvotāji, ar diezgan švaku infrastruktūru, ar maz tādām pašvaldības ēkām, kur mēs varētu kaut ko kopā darīt. Un tad, attiecīgi, mēs esam visu darījuši, visādas lietas darām, kā jau laukos cilvēki to mēdz darīt, lai mūsu dzīve būtu labāka. Un tie lielākie sasniegumi, ka mēs esam, tas pirmais ir, ka mēs esam neoficiāli nosaukti par strateģiski vispareizāk vadīto kopienu, jo mums ir kolēģi, kas ir arī klātsoši Inesīte, kas arī ir valdē, biedrības, kura ir darījusi ļoti lielu darbu, lai mums būtu dokumentāli, mēs būtu ļoti pareizi, jo mums ir stratēģijas, mums ir ētikas kodeks, mēs to visu stāstam, rādām, mums ir pētījums par to, ko par mums domā cilvēku, mums ir arī deleģējums oficiāls, tāds, ja varētu aptāju saukt par deleģējumu, ka 95% no mūsu apkaimes iedzīvotāji uztic mums pārstāvēt kopienas viedokli pašvaldības un valsts tikšanās reizēs, kas priekš mums ir ļoti liela vērtība. Nu, lūk, un tas, ko mēs šobrīd darām, pie kā mēs šobrīd, mums ir neskaitāmas lietas, ko mēs esam izdzījuši gan tīri tehniski, tādas liels uzvaras, piemēram, mums ir apgaismojums Pieturā, kur mums gāja bojā daudz cilvēku, mums ir grāmatu skapis, sava lapene, mēs esam cīnījušies par rotaļu laukumiem un visām tādām ikdienas lietām, bet tā lielākā lieta, kas bija vakardien, mums vakardien bija biedru kopsapulce, kā jau visām biedrībām reiz gadā ir jānāk kopā, un šī biedru kopsapulce atšķirās no citām ar to, ka nebija pat īsti nevienam nekāda jautājuma nebija. Visiem pēc tā, ko mēs valde savā ziņojumā noziņojām, pēc tā visa, ko mēs stāstījām, viņi visu laiku sūtīja salūts mums, tā kā Zoomā. Visu laiku teica, ka viņi ir ļoti ar visu apmierināti, ka viņiem viss patīk, ka viņi ir priecīgi, ka viņi lepojās ar to, ka viņi ir mežonieki cilvēki. Te droši vien jāstāsta arī kontekstā, ka mežonieki cilvēki vienmēr ir tikuši apsmieti, vismaz manā bērnībā, par to, ka mēs esam no meža, mēs esam atšķirīgi, un mēs esam arī nabadzīgāki kaut kādā ziņā uz pārējo fondu, bet tagad mēs esam lielinieki, jo mums ir ļoti daudz hektāru zemes, un pēkšņi mēs Pierīgā esam visi sagriezies kājās. Tie, kas agrāk bija tie smalkāki par mums, ka izrādās varbūt pat ir, visi ir ar kājām gaisā. Mežnieki cilvēki sākuši lepoties ar to, ka viņi ir no mežniekiem, ko mēs īpaši sajūtām vakar. Lūk, un tādas jaunas vēsmas, kas ir parādījušās, ka cilvēki tiešām ir sākuši sadarboties. Un te es stāstīšu personīgajā pieredzē, ir sadarbība tieši starp uzņēmējiem, kas agrāk nenotika, jo mēs vienkārši sarunājamies savā starpā, bet šobrīd izteikti var just, ka sāk sadarboties uzņēmēji un domāt to, kā mēs viens otram varam palīdzēt.
Un mēs, kā piemērs, mēs esam 3 turismu uzņēmumi, 2 mēs esam diezgan seni, bet viens ir jauns. Un mēs mēģinām, nu, piemēram, zvana, gribu radio interviju. Es saku, es pie jums jau biju, bet man ir baigi labais kaimiņš. Un lūdzu, parunājiet ar viņu, lai palīdzētu viņam attīstīt viņa biznesu. Savukārt pie mana kaimiņa notiek kaut kāds notikums, viņš zvana man un sūta klientus pie manis. Un sanāk, ka mēs 3 turismu uzņēmumi, ka pēc būtības ir konkurenti, mēs īstenībā varam sadarboties, jo mums katram tomēr ir nedaudz cita struktūra, cits piedāvājums. Un mēs varam pārdalīt klientu vai arī atsūtīt klientu tā, ka viņam ir ko darīt, piemēram, nakšņošanas vietas sadalīt un šīs tādas problēmas, ko mēs vieni paši nevaram atrisināt, kopā risināt. Un tas mūsu lielais sapnis ir joprojām. Es joprojām sapņoju par mūsu ražotāju veikalu. Kāpēc sapņoju? Tāpēc, ka mums nav tāda īsta ražotāja apkaimē. Mēs esam tikai laikam 2, kas ražo pārtiku šobrīd, ar kaut ko ar pārtiku saistīt, ko tur varētu tirgot. Tad ir pāris neoficiāli olaudzētāji, kurus mēs gribētu redzēt savā veikaliņā. Un radīt šo te vietu, ka, restīvi tā doma ir tāda, ka īstenībā es pat gribētu teikt, ka jaunie uzņēmumi, kas veidojās, viņi veidojas tāpēc, tas viens no tādiem stimuliem, tāpēc, ka viņi jūt, ka viņiem ir atbalsts, ka kopiena nav pret. Kopiena nav pret to, ka turisti brauks, kopiena nav pret turisma un vispār tādu uzņēmējdarbības, kas ir labvēlīga un kas mums dod kopīgu labumu attīstību. Un tā ir īstenībā milzīga atšķirība, jo, piemēram, pašā Ķekavā, ja tu ciematā izdomā nodarboties aktīvāk ar uzņēmējdarbību, parasti kādam ir pretestība, jo viņam traucē. Un šajā gadījumā tā ir tā iedzīvotāja labvēlība pret tiem, kas ir darītāji. Un man liekas, ka daroša kopiena un darījoša kopienas līderi veido cita veida pieredzi, ka nav pretestība pret darītājiem, jo viņi redz reāli labumu no viņiem, viņi redz ieguvumus. Un īstenībā tas, kas ir interesanti, tie uzņēmēji, kas aktīvi darbojās, viņi visi katru reizi akcentē. Katrs no jums pie mums ir gaidīts. Mēs piedāvājam jums savas telpas, kopienas notikumiem. Mēs piedāvājam savus resursus, un tā ir milzīga atšķirība. Manā pieredzē tā nekad nav bijis, un tas ir kaut kas, ko es piedzīvoju un ko es priecājos no jauna. Un es redzu, ka nākotnē es ceru, ka mēs kādreiz tiksim pie savas kopienu mājas, ka mums būs ne tikai lapeni, ko mēs varam lietot vasarās, bet mums būs īsta kopienu māja, kurā dzīvos kopā nevalstiskais sektors un iedzīvotāji un uzņēmēji. Jā, tas būtu tāds īsts sapnis, un mēs visi darītu. Un tas, kas ir interesanti, mēs 3 uzņēmēji runājam par līdzīgām vērtībām. Mums visiem ir līdzīgas vērtības, tie, kas mēs šobrīd aktīvi kopienā darbojamies un iesaistamies. Un arī tādi kā veikali un benzīntanks, tie arī pienāk uz svētku reizēm, viņi mums dod visādas dāvanas, bet tas jau būtu tāds ierindas gadījums. Tas būtu īsumā par mežnieku kopienu, par to, ko mēs šobrīd darām, un kas ir tas, kas mūs aizrauja pēdējā laikā. Un ko mēs gribam attīstīt? Jā, mēs gribam arī pabraukāt, sapnis būtu uzrakstīt kādu projektu, kur mēs varētu aizbraukt un pastīties pasaules pieredzi tieši saistībā ar uzņēmēju darbību, kā miedarbojās ar kopienām pasaulē, kā tas notiek. Vismaz Eiropā. Paldies! Paldies! Vai ir kādi jautājumi? Tas nebūs jautājums, tā būs pateicība. Pat mazā lodziņā kompjuterā redz, kā līgai spīd acis, kad viņi stāsta par to. Tas ir fantastiski to redzēt. Klausīties, bet arī redzēt. Paldies, bija ļoti pamācoši. Jo es tik ļoti mīlu savu vietu, kur es dzīvoju un savus cilvēkus. Jā, ļoti. Tā ir. Tad ir viegli darīt. Mēs tieši īstenībā piekomentējot, mēs esam iemetušās ar kolēģi, kas arī ir kopienas cilvēks jaunā izaicinājuma, kas ir daudz lielāks nekā mēs spējam aptvert. Mēs tieši vakardien no turienes translējām savu biedrības atskaites dienu, un tad bija tā interesantā sajūta, kad es atceros tos tieši kaut kādus 8 gadus atpakaļ, kad nāca pirmās samazgas par biedrības valdi, ka mēs biznesu taisam, viss, kas parasti ir kā jau tādas, ka tu kaut ko aktīvi sāc darīt. Un mēs bijām ļoti aktīvi palikuši, un tad tās pirmās reizes, cik ļoti, ļoti smagi tas bija, un cik ļoti bija grūti. Un tagad mēs salīdzinājām, un jā, man bija asaras vakar acīs, skatoties uz tiem priecīgiem cilvēkiem, kas salutē, smējās un saka, ka viņi ir laimīgi. Tā. Tas ir daudz. Tas ir miljons. Jā. Ilze, jā. Paklau Līga, kā jums ir? Jums šis vietais ciems, viņš ir kā biedrība?
viedo ciemu statusu piešķira Latvijas Lauku fórums, tas ir jā, kā, to jā. es zinu. Bet mēs Jā. paši esam biedrība. Ja biedrība Mežnieku apkaimes attīstībai kā oficiāla biedrība, mēs esam, man bija agrāk, man pašai bija biedrība Dabas zirgi, kas aktīvi sāka visu šo te procesu. Tā kā viss, kas bija saistībā ar projektiem, kopienai un tā. Un tad, kad mēs jau nācām vairāk, tad mēs pārsaucāmies biedrību nodevu kopienai, jo mums vajadzēja priekš projektiem arī, ja mēs zinām, tad jā. AIF projektiem vajag senākas biedrības, un mums vajadzēja kaut kur viņu ņemt, un tā man biedrība aizgāja koplietošanā. Bet kā tad jūs darat? Jūs, arī tie, kas ir biedrībā, viņi maksā tad biedru naudu? Tie iedzīvotāji. Jā, starp citu. Ja? Mums biedra nauda ir, un biedra naudas mums ir 2 veidu biedri. Mums ir tie, kas ir, tagad mums ir resursu biedri, un tagad ir otri biedri, kā mums sauc, patstāvīgie biedri, jā. Un tad tie, kas ir tie pilntiesīgie biedri. Pilntiesīgie biedri mums ir 35, tie maksā biedra naudas, un no viņiem tiek vēlēta valde. Valdē tu nevari būt, ja tu neesi pilntiesīgais biedrs, un tie, kas piedarās biedru sapulcēs, vēl pieņem visus lielos lēmumus. Un tad mums vēl ir strēķīts ar resursu biedriem, kuri ir forši priekš projektiem, ka mēs varam rakstīt, ka viņi mums ir, viņi tiešām nāk uz pasākumiem, visu kaut ko dara, bet viņi negrib piedalīties procesuālos notikumos. Viņi saka, nē, mums tos visus nevajag, tās jūsu sapulces to nevajag. Un tad, attiecīgi, ir resursu biedri, un kopā mēs esam kaut kur, negribu samalot, 60, varētu 50. Tur jāskatās, tie resursi. Es zinu precīzi, cik mums ir, jo mums attiecībā vakarā mēs vienkārši skaitījām 35 bija tie, kas maksā biedra naudas, un viņi tiešām maksā biedra naudas un aktīvi piedalās. Un tas, cik tā biedra nauda ir liela? Jā, piebildīšu arī, ka mums ir 10 eiro gadā. 10, viņa ir simboliska, lai būtu šī piesaiste. Un viņi maksā, un plus, kas ir interesanti, mums pagājušā gadā bija ļoti liels pārsteigums. Mēs gandrīz 1000 eiro esam saņēmuši no privātu personām ziedojumus. Tas ir milzīgs rādītājs priekš tik mazas organizācijas. Jā, kopienas sadzīmēšu. Jo mēs varam nosegt grāmatvedības izdevumus, jau paši. Mēs varam nosegt mājaslapas uzturēšanu, kas arī ir ļoti svarīgi. Mēs varam nopirkt printeriem kārtriģus, mēs varam uzturēt tos pamatlīdzekļus, ko mēs esam iegādājušies. Tādas pamatlietas nodrošināt ar ziedojumu, un tas ir arī ļoti, ļoti liels sasniegums. Es teiktu, ka ziedojumi ir visaugstākais tāds praktiskais novērtējums tam, ka viņi tiešām tic, ka mēs to naudu izlietojam saprātīgi. Bet tu teici, jā, ka jums ir tikai lapeni, kur jūs tiekaties vasarā. Nē. No? Mēs tiekamies viens pie otra mājās parasti. Jā. Tas ir tas sākums. Tad, kad tev nav kur tikties, tad tu tiecies. Mums ir arī Mēlupa sociālā māja. Bet sociālā māja, piemēram, visu Covid laiku bija cieta ļoti ilgstoši. Mēs tur nevarējām tikt, tur ir maza zālīti, un ar sociālo māju bišķiņ arī problēmas ar vidas pieejamību ir. Tur nevar tikt uz otro stāvu cilvēks, piemēram, ja viņš ir seniors tāds nopietnā vecumā. Bet mēs arī tur, un mums tas, kas mums patīk, ir tas, ka mēs rotējam. Un mēs tiekamies joprojām mājās, un ir lietas, ko mēs darām viens pie otra mājās, un tas veido šo te, jo sākumā kopienai mana pārliecība iekšē ir, ka tam ir jānāk, ka kopiena veidojas no iekšienes, no cilvēka, un atverot savas mājas durvis, es pasaku, ka es esmu atvērts pasaulē. Jā, un mums ir kopā šādas šobrīd 1, 2, 3 mājas privātas, kurās mēs tiekamies uz riņķi, un tad ir sociālā māja. Un tie dalībnieki, kas ir tur, ir pēc vecumiem, iesaistās arī tādi, kas ir, piemēram, tur pensionāri arī. Tieši cik ir vecākais apmēram? Ir pat ļoti aktīvi. 80 pāri gadi mums ir vecākie, un viņš nevis vienkārši iesaistās, viņš jau mums visu laiku nes. Un aktīvi interesējās un maksā biedra naudas, un īstenībā seniori ir viena no aktīvākajiem ziedotājiem. Mums ir īstenībā no tiem 35 biedriem, kad 10 ir seniori, tiem aktīvajiem. Tas ir pārsteidzoši. Viņiem šis ir vēl pat svarīgāk varbūt nekā, es nezinu, mums tas ir varbūt kaut kāds sloks, bet senioriem tās aktivitātes, viņi ar lielu prieku nāk un piedalās. Un, jā, tas ir vēl viens pārsteigums. Tas, ar ko mums iet ļoti grūti, ir jaunieši. Ar tiem mums gan iet grūti, jo mēs esam lauku viensērts, un kas ir būtiskākā lieta, jaunieši sevišķi viņi nemācās pie mums. Viņiem nav nekā lokāla, kur viņi būtu piesaistīti un ko viņi kopā darītu. Jo mācās dažādās Rīgas skolās, kāds ir Ķekaus skolās, un viņi ir izšķīdināti, un viņiem ir draugi, un tas viņu burbulis ir ārpus kopienas. Un tā ir sarežģītā sadaļa, ar ko mēs pilnīgi godīgi šobrīd galā netiekam. Jā, bet tāpat laikā viņi atkal ļoti labi redz, ko jūs darat un kā tas notiek, un viņi jau tikai mācās. Mēs jau pat nenojaušam, kas ir tas,
ko viņi no mums paņem, Nu, uz bērniem jau mēs nošpiko. redzam, jā, es strādāju ar skolniekiem, bērniem mācu mūziku, nu, visu kaut ko es viņiem tur mācu, ne tikai mūziku, bet tu redzi, tas jau ir ilgtermiņa projekts, un mēs pēc vēl Tieši 10 tā. gadiem varēsim redzēt, kā viņiem tur, bet, nu, gribētos viņus arī, protams, aktīvāk, un tam mums te ir viens arī kolēģis, kurš saka, viņš vakar teica, viņš ir vecs jaunietis, un viņi uztaisīja vienu pasākumu jauniešiem, kas bija ļoti veiksmīgs ar picām, viņš saka, bet es kā vecs jaunietis nojaušu, kas ir tas, ko viņi gribētu. Un vecais jaunietis ir, viņš ir kā reiz viens no turismu uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem, un viņš tad saka, ka viņš mēģinās šovasar uztaisīt 2 pasākumus apkaimes jauniešiem. Pie sevis būšu viņš pits nopirkšot, visu izdarīšot un kaut ko stilīgu arī izdomāšot. Nu tā, lai nav vecu ļaužu pasēdēšana. Nu tā, nu redzēs, nu kaut viņam izdotos. Mēs esam ar visām, mēs priecīgi ļoti. Un tā ir viņa iniciatīva, vēl viena uzņēmēja iniciatīva pie sevis taisīt jauniešiem pasākums. Jā. Ai, nu, forši, Klau, es tevī klausos vienkārši kā dziesmā, jo tas arī ir tas, kas mums ir vajadzīgs pārējiem. Nu, viens jau tāpat nav karotājs, bet tad, kad tu paklausies, kad ir kāds, kas šitā te ņem un dara, un tad tiem pārējiem arī gribas iesaistīt tos, kas viņiem ir blakus un apkārt, un darīt kaut ko Katrā, vairāk. kā jau es rakstīju, tādā pieteikumā, katrā komandā ir jābūt dažādiem cilvēkiem, un es esmu vizionārs. Tas ir tas, kas es to lielo bildi zīmēju un iedvesmoju. Un tā kā kāds nevar, es saku, ka no valdes prom iet nemaz tā nevar, tad mēs ejam uz brančiem kopā ar valdi. Kopā tas ir mums tāds rituāls jau. Jā, mēs kopā pasēžam, tiešām atbalstam vienu otru. Ir tie brīži, ka mums ir ļoti grūti. Emocionāli, fiziski grūti, ka tu netiec galā. Tāpat tām ir radinieki, ir slimības, ir bērni, ir pienākumi, un tad kādu pa brīdim no mums neiztur, un tad mēs atbalstam. Un tad tik daudz prieka, cik ir valdes kopsapulcēs. Es saku, tā ir tāda sala, kurā es no visiem ikdienas darbiem dodos nevis strādāt, bet tiešām atpūsties un baudīt tos brīnišķīgos kolēģis, kas mums ir. Viņas ir fantastisks, absolūti viss. Man liekas, ka tā ir tā Mēs 5 esam kopā. cilvēka, jā, kopā būšanas laiks. Tā kā Gunts saka, ar Līgas enerģiju var spēkstaciju darbināt, un to, man liekas, var redzēt, ka spēkstacija ir arī tie cilvēki, kur arī ar to deksmi acīs tu vari iededzināt arī pārējos. Un tagad es saprotu, ka jūs jau gribat kopienā to kopienas telpu, bet jums jau arī Rāmas kultūras telpa, tā kā jūs jau esat no mežnieku apkaimes bišķiņi izgājuši, jau novada līmenī sākat jaunas lietas. Tad ar tādu komandu tiešām var kalnus gāzt. Un par tiem jauniešiem, jā, tas arī ir vietējām rīcības grupām un arī Eiropas līmenī daudz runās par to, ka tā jauniešiem ir tās ļoti grūti iesaistīt vispār sabiedriskās aktivitātēs, bet atceros no pieres no Polijas, kur viņi arī teica, ka viņiem tā mērķa grupa, ko ir vieglāk iesaistīt, ir tie bērni, kas ir līdz tiem 12 gadiem, kas ir līdzīgs visādos pasākumos, viņi māca viņiem angļu valodas, un tad viņiem ir tā saka, brīvības stadija, tad viņi aiziet pulciņos, uz universitātēm, piemēram, citām skolām, kas ir pilsētas, un tad viņi atgriežas. Jo viņiem ir tas piemērs, un tā ir tā lieta arī, ko jūs tagad teicāt. Tā kā Līga, paldies tev par tavu spēkstaciju un enerģiju, un jā, 5 minūte ir pagājusi. Gunti, no Tīrainas, no Mārupes, vēl viens spēkstacija, tā kā vārds tev, un ko tad jūs esat izdarījuši? Līgo klausīties, medu ēst. Visu dienu, un cauri nakti, jā. Un tik vienmēr kaut ko jaunu var uzzināt, un nemaz neko stāstīt vairs negribās. Un labi, pāris vārdos pastāstīšu. Mēs neesam viedais ciems. Mēs startējām, bet mēs nekvalificējāmies, jo mēs esam bagātā Pierīga. Un mums ir publiskā ēka. Bet pateicoties Pierīgas partnerībai no 2019. gada, bet pati aktivitāte un darbība mums ir aizsākta 2010. gadā, jau 15 gadus atpakaļ, un mūsu biedrības mērķis ir nemainīgs - iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu vecākus sporta un aktīvās atpūtas aktivitātēs. Un ar to mēs esam izveidojuši sporta un aktīvās atpūtas parku, viņu uzturam.
un sadarbībā ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem mēs viņu arvien pilnveidojam. Un kaut kādus gadus atpakaļ, pateicoties Alīnas tādā pozitīvā ziņā spiedienam, mēs pastājāmies ārpus teritorijas un sākām realizēt projektus ar plašāku iedzīvotāju iesaisti ne tikai sporta parkā, kas mums ir 3 hektāru teritorijā, bet arī ārpus. Mēs iesaistot kaimiņus, nojaucām būdiņas, vecās dārza mājiņas. Tas bija ļoti smagi un grūti, kas piedalījās, tie atcerās, jo tās bija nelietojamas dārza būdiņas, kuras laiku pa laikam dega. Jo nāca jaunieši, viņiem vai citi kādi elementi, un tad viņus brīdim dedzināja. Un tad, tā kā mums blakus būvēja pamdreka trasi, tad mēs iedomājāmies, ka tās būdiņas nepārāk labi izskatās, un mēs viņas jaucām nost. Tas bija diezgan smagas 3 talgas, bet tas mums arī pamudināja pastīties plašāk. Un dažādu projektu ietvaros mēs uzrunājam arī apkārtnes iedzīvotājus, un kas rezultējās pagājušā gadā ar pirmo tīrainas apkaimes festivālu Svētku mazās Mārpītes krastos, kur mēs dažādu biedrību pārstāvji, kas atrodas tīrainas apkaimē, un arī uzņēmēji un iedzīvotāji sanācām kopā un uztaisījām tādus svētkus, kur uzaicināja uz ielas, kur tikko izbūvēta un atklāta, aicinājām kaimiņus no blakus esošām mājām un piesaistījām finansējumu gan no mūsu mājas, gan arī pateicoties Pierīgas partnerībai, un bija ļoti laba diena. Liela daļa arī no klātesošiem piedalījās šajā aktivitātē. Un tas mūs pamudināja arī šogad organizēt šo jau otro tīrainas apkaimes festivālu. Atzīšu gan, ka šī kaimiņu iniciatīva šoreiz ir netik liela, kā pirmajā tīrainas apkaimes festivālā organizatoriskā ziņā, bet iespējams tas ir tikai tāpēc, ka mēs jau viens uz otru vairāk paļaujamies un zinām, ka, ja mums to projektu apstiprinās, tad mēs saslēgsimies visi kopā un mēs šo projektu veiksmīgi realizēsim un viss mums izdosies. Ko es gribēju pateikt tieši par kopienām, ka ar bērniem un jauniešiem mums tā kā viss ir ok. Viņi tur nāk un iesaistās un līdzdarbojās un izmanto šīs aktivitātes. Tas, kas mums nedaudz pietrūkst, ko gribētu vairāk attīstīt un iesaistīt, ir tieši šie brieduma vecuma jaunieši vai tie, kas ir seniori, lai viņi arī nāktu un iesaistītos, jo iedzīvotāji apkārt ir daudz, un mēs arī jau tādās sarunās ar kaimiņiem pārnājam arī kaut kādas lietas saimnieciskas, un arī pat vēl pāris nedēļas atpakaļ mēs runājām par to, ka mums vajadzētu kopā arī pēc pagājušās ziemas, kāda mums bija ar daudz sniega un vajadzēja tur tīrīt, un mēs atrisinājām šo problēmu piesaistot traktoru, bet mums vajadzētu arī iespējams šo kopīgo kaut kādu tehniku iegādāties un kopīgi parūpēties arī tur pa ceļiem, pa stūnīšiem, apkārtnē tur kaut kādas ielas patīrīt. Kopienas dārza iniciatīvu, kā uzsākām, kur mēs arī aicinām šos iedzīvotājus vairāk iesaistīties. Ir kaut kādas lietas, kas darbojās, kuras mēs esam jau pārbaudījuši un katru gadu organizējam. Tad ir kaut kādas, ko mēs gribam atkal uzsākt jaunas. Tā šogad, piemēram, mēs uzsākām jaunu aktivitāti, par kur mēs arī ilgus gadus domājām, piesaistījām papildus treneri. Un šobrīd mūsu treniņi arī nodrošināti bērniem sākot no 2 gadu vecuma,
kas brauc ar bezpedāļu riteņiem, ar līdzsvaru velospēdiem. Mēs ilgus gadus esam domājuši par to, ka mums vajag palikt šiem sportistiem, kuri nevēlas turpināt BMX riteņbraukšanu, nodrošināt arī treniņus MTB riteņbraukšanā un arī Riks pieaugušajiem. Un tāpēc mēs jau pagājušā nedēļā veicām šo uzsaukumu. Mums ir treneris, kurš arī veiks šos treniņus, un tā mēs plānojam iesaistīt vēl papildus cilvēkus iesaistīties šajās aktivitātēs. Tas tāds ātrais pārskrējiens, kā mēs savu procesu organizējam, un cilvēki, neviens ar varu šeit netiek turēts, katrs atnāk, viņš kaut kādu noteiktu laiku šeit pavada. Mums ir gan biedrība ir dibinātais arī sociālām uzņēmumam, un to, ko mēs varam izdarīt, to mēs izdarām. Mums ir vēl viens projekts, ko mēs gribētu realizēt, uz kur mēs ejam. Pagājušajā gadā līdzlības budžetā mēs uzrakstījām pieteikumu nojums izbūvēja 30x50 metri, kur varēs veikt dažādas sporta un aktīvās un kultūras aktivitātes arī 1500 kvadrātmetru teritorijā gan vasarā, kad ir karsts laiks vai līst lietus, vai arī ziemā, kad mēs lejam ledu un tad mums sniegs dažkārt traucē, tad mēs esam ceļā uz šo lielo nojumi, kas mums dos papildus pievienoto vērtību un iespējams piesaistīs cilvēks arī caur kultūras pasākumiem vairāk. Un tad šogad līdzlības budžetā mums ir plāns turpināt šo trako iniciatīvu, jo mēs 12 gadus lejam, 13 jau gadus mēs lejam ledu un taisam slidotavu un hokeja vietējiem iedzīvotājiem. Mums, ņemot vērā to, ka mums lidotava ir iespējama tikai atbilstoši laikapstākļiem, kad nelīst lietus un kad ir sals un zem -5 grādiem vismaz nedēļu un vairāk, mēs no tā esam atkarīgi, tad mēs gribētu uzlikt šos publiski pieejamos lidotavu ar mākslīgo ledu zem šīs nojumes. Un mēs rakstīsim līdzdalībā šo pieteikumu. Mēs šobrīd esam izpētes procesā, jau nedaudz informācija ir apkopota, un, ja tas projekts realizēsies, tad mums parks darbosies visu cauru gadu, neatkarīgi no laikapstākļiem visu laiku. Tāds mums stāsts par kopienu Tīrainas apkaimē. Paldies, Gunta, par savu stāstu. Vai ir kādi jautājumi? No savas... Man ir jautājums. Jā, Man ir jautājums, Gunta. Jā, viņš ir, protams, pilnīgi dulls, tu esi, un tā šī vārda labākajā nozīmē. Es tieši tāpat skatos un brīnos nemitīgi. Klau, bet jūs neesat domājuši, ka jūs varētu kaut kur izplesties, jo skaidrs, ka mārupieši ir ļoti laimīgi. Viņi man visu laiku to saka. Visi mani draugi pazīst, kur bērni trenējās pie tevis, viņi ir laimīgi. Bet apkārt ir daudz novadu, kur nav tik laimīgi vēl bērni. Varbūt jūs gribat izkāpt ārpusē. Piemēram, Ķekavas novadā iekāpt zem ir, bet vajag kādu, kas to dara. Es, piemēram, neko no tā nesaprotu. Paldies tev par iniciatīvu, par iespēju būt Ķekavas vidusskolas organizētās jauniešu uzņēmēju dienās. Un 2 jaunieši pagājušo nedēļu bija atbraukuši uz Mārus BMX sporta parku, un mēs runājām par to, kā organizēt pasākumus, dalījāmies ar informāciju un arī par treniņu procesiem, jo mēs iespēju robežās, mēs cik varam izplešamies un tādā ziņā, ka mēs aizbraucam, piedalāmies kaut kādos pasākumos, kur mēs pastāstam vai parādām, kā mēs kaut kādus procesus organizējam. Bet, ja runa ir par infrastruktūru, tad tur tomēr kādam trakajam vairāk ir jābūt uz vietas arī, vai tiem trakajiem kaut kādai kopienai. Jo ja tas cilvēks tur uz vietas nav pats no sevis, tas parks īsti nedarbojas. Kā jebkura aktivitāte, tev jau arī līdzīgi, kad ļoti daudz lietas notiek, tāpēc, ka tu tur esi, un tas jau piešķir šarmu tam visam. Un tas strādā. Un tāpēc mēs vairāk to pasākumu organizējam
nodrošinam iespēju ne tikai Tīrainas apkaimes iedzīvotājiem šo visu baudīt, bet ievērojam plašākā teritorijā, kas ir Pārdaugava un tāpatās Olaine, un es zinu, ka no Daugmalas brauc, un no Jūrmalas brauc, un robežas jau ir tikai galvā. Un viss ir atkarīgs no tā, kāds ir tās intereses, un ja tās intereses cilvēkiem ir, tad arī 10 un 20 un 50 kilometru nav šķērslis. Kaut gan mēs paši zinām to, ka ja mums nebūtu šī aktivitāte izveidot Tīrainē, tad mēs ar ģimeni domājam, ka mēs drīzāk ar šo sporta veidu mēs nenodarbotos, ja mums būtu jābrauc uz Jelgavu 50 kilometru. Bet, mēs izvēlējāmies nedaudz citu to virzienu, būt uz vietas. Gribējās neatkarību, bet diezgan atkarīgi no tā viss palika. Mājai arī bija kaut kāds jautājums, Māja. Nē, es te gribēju pieteikt, ka es esmu sākusi būt klients. Un jau dag acis par nākamo mazais ir jālaiž uz dibdapiem. Kā saka, kaimiņos esam tieši rokas stiepiena attālumā. Jā. Paldies, Gunta, par to, ka tu esi, jo man ir divas lietas, ko pateikt. Par kopienu jautājumiem, man liekas, ka tā katra iniciatīva arī parāda to, kad iedzīvotājs sāks un tad pašvaldība piesaistās. Es atceros, kad tos namiņus jaucām, izsludinājumu visi grib, bet beigās tie paši, kas organizē, tie arī jauc. Mums bija, nezinu, cik tālu, kas mēs vairs neskaitam, vai ne, tad 5, 7 vienkārši uz katru mājiņu pa talkai. Un tad pašvaldība uzsauc konteineri, tas tā bija pirmais lūgums. Un pēc tam, kad mēs sapratām, ka vairs nav spēka, pašvaldība uzsauc buldozeru. Jā, un izdarīt to mehāniski. Tas bija tas piemērs. Vienkārši kurā brīdī, kad pazūd spēks, tad arī iesaistāt pašvaldību. Un otrs arī līdzīgi par iedzīvotāju tikšanām, jo sākumā bija tās Viskalna ielas svētki, kas ir patās uz vienas ielas. Tad arī bija šis te pasākums, kur bija iespēja saņemt finansējumu. Un pašvaldībai Mārka mūsu mājas bija mazs finansējums, un jūs to izdarījāt ar lielu savu iesaisti, un šobrīd pašvaldība ir uzlikusi 5000 iedzīvotāju svētkiem. Un pēc būtības tas ir ļoti fantastisks budžets, kur jau jums nav vairs nepieciešams atbalsts. Un tā, man liekas, arī ir tā sadarbības veidošana, kad iedzīvotāji saka, mēs varam, un tad arī parādās tie resursi. Un atbildot Līga uz tavu jautājumu, mums no līderi nāc ļoti daudz arī intereses veidot. Man ir zeme, tas ir taisīšu BMX parku, jo kur Tīrainē labi iet. Un tad, kad mēs saliekam, piemēram, viņš saprot, ka mēs varam atbalstīt tikai trasi, un tad ir jautājums, kur ir uzturēšana? Kur ir finansējums? Un tad gaida, kad nāks tie resursi, un saka, šit pārāk daudz ir jāiegulda, un tāpēc ir palikusi tikai zeme bez tās trases, tāpēc par to, ko Guntis saka, lai to viens ir izveidot infrastruktūru, bet ir nepieciešams liels resurs, lai infrastruktūru uzturētu. Tā kā Gunti var precizēt, cik jūs esat kopā tās ģimenes, kas realitātē ikdienā to dara brīvprātīgā kārtā, jo pašvaldība atbalsta jums trenerus, bet visas uzturēšanas jūs veicat paši saviem spēkiem. Vienkārši, lai tie, mums ir palīgi. Mums no pagājušā gada ir palīgi vēl, kas nāk brīvprātīgi piespiedu kārtā no probācijas dienas. Es no sākuma bišķiņ raustījos, bet mēs to iniciatīvu uzsākām. Tie ir jaunieši, kuri kaut ko netik labi ir izdarījuši un ir uzķērušies. Un viņiem ir šīs, kā kolēģis saka, motorstundas jāatstrādā. Un ja pie tādas uzturēšanas, savākšanas,
sakrāmēšanas, pārkrāmēšanas, nokrāsošanas ļoti labi. Nu, bet sākām, jā, mēs kā visi, sākām divatā, radi draugi, kaimiņi, un tad jau pēc tam, kad tā iniciatīva attīstījās, jā, pēc gadiem 5 no pirmsākumiem, tad jau tas skaits aizvien kļuva lielāks, un šobrīd ir, ja jāorganizē kāds pasākums, tad ir, nu, tas kodols ir kādi 5 cilvēki, ja treneriem 10, jā, tad ir kaut kā 3 līdz 50 ir tie, kas ir pasākuma organizēšanā, un tad, kad ir talkas, tad ir vairāk kā 100, jā, kas piedalās, lai varētu teritoriju uzturēt un nodrošināt to darbību. Jā. Tas ir būtisks resurs, tāpēc pašvaldība neraujās baigi pārņemt tā pasākumu. Un tas arī ir forši, ka cilvēki iesaistās, viņiem mazāk domas galvā, un viņi to dara sev un ģimenei un citiem. Un līdz ar to viņi kaut kā ar to labo saslimst, un viņi arī ar to labo dalās kaut kur tālāk, kaut kā ar citiem. Tā arī dzīvojam. Tā viss. Tā kā paldies, Gunts, par to darbu, un ja jūs vēlaties iesaistīties un esat netālu no Tīrēnas, tad iegriežaties ciemos. Un kļūstiet atkarīgi. Jā, pozitīvi atkarīgi. Pozitīvi iesaistīti, tā kā bez darba nepaliksiet. Un pārvirzoties pie nākamā pieredzes stāsta, kas ir no Olainas, došu vārdu Mājai, kas šobrīd arī ir uzņēmuši jaunā gadā jaunus izaicinājumus. Jā, kustinājumi. Mēs esam laikam tie jaunākie un tādi, tāpēc mēs īstenībā ļoti daudz mācāmies no mežaniekiem, ņemam kā mazās gudrības, ko mēs varam katru mirkli aizņemties. Tostarp pašu taisīt ēdieni tikšanās reizēs. Jā, un mēs novērtējam to, ka jūs ejat viens pie otra mājās. Nu, mēs kā valde, jā, bet laikam ir mums tas pilsētnieciskais, un šobrīd, jā, mēs neesam tikuši, bet mēs esam tikuši pie savas telpas, tā jāsaka. Jā, tas ceļš laikam pilināts, un šeit sarunās ar pašvaldību, ko vajag un ka mēs gribam. Un šeku reku pagājuši gadu martā mums pirmo reizi parādīja senā, man liekas, vietējās nozīmes kultūras pieminekli telpu. Kamēr viņa nav vēl remontā un nav nākotnes plāna īstenot, mēs pagaidām varam darboties. Bet tas arī pabeidzās tikai ar parādīšanu. Un līdz pagājušā gada beigām, kad ar visādām paldies pašvaldībai, kā viņi meklējuši juridiski pareizo vai viņu prāt iespējamo formu, lai to izdarītu. Un ir piešķīruši mums lielāku telpu uz 2 gadiem, kur rosīties. Tā kā mēs neesam gluži buļškungi un buļšnieces, bet esam tikuši zem sava jumta. Jā, tas laikam tas ir tas būtiskākais. Es īstenībā gan ieliku kādu bildi, jo parasti telpas gribās redzēt. Tā, varam domāt, ka mums ir šādi. Nē, mums tā nav. Mēs, jā, un īstenībā, kā saka, ambīcijas ir lielas, bet tūlīt es atvainojos. Es īstenībā uzreiz arī, kamēr es slēdzu, gribu uzreiz pateikt, es atvainojos, ir vakars, un man ir režīms, un man ir 3 mazi apkārt, kas mums tā ir kopienā vienmēr. Tā kā, jā, trokšņi, es atvainojos. Jā, mēs saņēmām telpu, tā gana liela, ļoti optimāli, priekš mums 30 cilvēku ietilpībai, pasākumiem, pat virtuvīte, sava toaleta, kas ir rosība, bet, jā, savs ir savs, un tad mēs esam ķērušies pie pirmajiem darbiņiem šī gada janvārī. Un jāsaka tā, ja mēs visu laiku arī, tas sapnīca jau ir par savu vietiņu, tad reizēm nezinu, vai tas ir tas, bet, tā kā tie darītāji, mēs esam mazāk nekā tie, tā kā, kas, ka vajag. Un tad, protams, ir tie lūzumi, kad kam tad to vajag, un kāpēc mēs to daram.
Bet, jā, nu, sākumā lielāka veiksme, pēc tam mazāka un paaugšu uz leju, bet man liekas, ka esam sapratuši, ka vismaz pašiem jāsāk izmantot. Tā kā esam pašas sākuši izmantot ar visiem netīrajiem griestiem, nodrupušajām sienām, bet, kā saka, procesā apliksim un telpa ir mūsu un mēs varam darboties. Un to, ko mēs pagaidām darām un kas ļoti, ļoti mums palīdz, ir iespēja iet supervīziju. Jā, jāsaka tā, es esmu tā, man mūsu supervīziju vada novadniece, kura mācās to, un viņai tas ir maģistram vajadzīgs tā kā prakse. Un līdz ar to mums ir kā resurs, bezmaksas supervīzija, kopīgi saliedēt komandu un stiprināt katram sevi, tā skaitā. Un īstenībā, ja es biju tā, kā Agnese vakar tieši saka, es ļoti labi atceros, kā tu teici, kauči, supervīzija, kas tas tāds un priekš kam tas, ka viņi ļoti novērtē to, kad piekritu, nu, un es saku, ka vajag, un mēs tagad to ejam. Un, jā, tā viena bildīte šitien, aizskrēju, šī ir arī no vakardienas tieši, kur mēs mēģinājām interpretēt, kas tad mēs kā biedrība esam, un tas tā iekšēji stiprinās, ka mēs tā kā saliedējamies kā komanda. Jo valdē mēs esam tikai 3, bet nu, jā, arī 3 ir par maz, lai varētu pacelt to kopienu citā līmenī. Un, nu jā, mūsu sapnīca, lai vai kā, ir, ja ne tagad telpa, tad caur telpu mēs paši redzam, ka mēs ļoti gribam arī veidot sadarbību un veicināt ēdināšanu novadā, jo, kā visi smējās uz olēm, vēst pusdienās nav vērts braukt, jo nav. Un mēs gribam ļoti kafejnīcu. Tas ir mūsu sapnīca, un mēs redzam, ka mēs kā nevalstiskais sektors varam veicināt pēc tam uzņēmējdarbības attīstību. Vienkārši, kā saka, dodot to iespēju. Bet, jā, nu mēs esam mazi, mēs esam 18, bet arī šeit mēs mācījāmies un izgājām uz 2 veidu biedriem. Viena ir kā biedri, un otra ir atbalstītāji. Un līdz ar to šo mēs arī ņēmām no mežanieku parauga. Paldies, Līgu! Un, jā, jo sapratām, ka ir tie cilvēki, kas ir pasīvie, grib būt apritē, bet nu, nebūs. Un, jā, līdz ar to kopā, bet to, ko mēs arī esam sākuši dzirdēt frāzi jaunolainas mafija. Tā kā gan jau mēs arī izaugsim uz nākamo līmeni ar gadiem, kad mēs pierādīsim, un tad tā ticība lielāka būtu. Tā kā katrai lietai, ko daram. Bet tas, ko šogad mēs arī gribam veicināt, ir sadarbība vienkārši iekšēji novadā, sajust viens otru atbalstu, arī stiprinot pārējās, nu, tā kā sadarbībā kopienas. Un tad mēs gribam gan ar Medemciemu Jāņu par to ciešāku kontaktu, jo mums ļoti labs kontakts ir ar vietējiem kā senioriem, Ausmu, Pilādes, atvainojos, ka vadītāja ir Ausma, jo viņi ir arī savā veidā jau ir atstrādāta sistēma, viņi ir jau aktīvi. Līdz ar to mums kā jaunolēnai ļoti labi, ka mums ir šī senioru kopiena blakus un kā spēks mēs kopā to daram. Ar jauniešiem nav tik viegli, bet ir prieks, kad ir izveidojušies caur citiem projektiem. Tas ir projekts, piesaistīt jaunieši, kas pat skolā veido zīmes ar jaunolainas attīstībai un to patriotisku ir gatavi nākt un strādāt. Jā, es saprotu, ka tas ir solīts pa solītim jāpilina, bet mēs arī gribam jauniešus piesaistīt, jo redzam, nu jā, mums ir līdzīgi. Mums skola ir Olainē vai Rīgā, līdz ar to viņi uz vietas nav. Un maziņie tur līdz 4. klasē tie ir pavisam maziņi bērni vēl. Jā, nu, un runājot vēl par telpu, to, ko mēs redzam, nu, mēs vieni paši to nevaram piepildīt, bet, ko, manuprāt, mēs esam panākuši, kad Zeifertu māja sāk iedzīvināties.
lai arī viņi ir pagaidām un gan jau kaut kāds cer uz remontu un jumtu remontu un visu pārējo, tad šobrīd jau tur ir iekšā arī šuvēja, un viena no mums biedriem ziepes taisa savā studijā un frizētava. Līdz ar to tā ēka sāk dzīvot, un to, ko mēs gribam, mēs jau varam runājam ar jauniešu centru, kad lai nāk mobilais darbinieks, jo Olēnē ir šogad jauns amats, ir mobilais darbinieks jaunatnes lietās, un lai viņš nāk un veido pasākums pie mums, jo, manuprāt, jā, nu tā mājas sajūta ir vieglāk arī tādā neformālā vidē, jo forši mums ir blakus kultūras centrs, kur mēs varam lielos pasākumus rīkot, un kultūras centrs ir atvērts un pieejams, bet tādām, ja tu gribi veidot, stiprināt tā kā kopienu kā tādu, nu, es tomēr novērtēju savu telpu. Nu tā. Un paldies, un šis ir īstenībā arī no pasākuma, ko jūs īstenojāt arī šī projekta ietvaros, arī uz patriotiskās notas no prāta spēlēm. Jā, tad, kā saka, bildi atpazina. Tā ir jau otrā. Tā ir tā numur 2, tagad februāra pēdējā bilde. Jaunāk. Tā kā jā, vai ir kādi jautājumi Mājai no Jaunolēnas? Ja jautājumi nav no savas puses, gribu piebilst, ka jūs vairāk kārt pieminējāt, jā, līga mežoniekus, jā, tagad. Nevar nekomentēt vispār, jo man liekas, ka kopienas spēks, un te ir tā lieta, par ko deg mūsu Inese, no kopienas ir par kopienas sadarbībām, jo tā ir vēl viena milzīga lieta, ko vienkārši nav laika visu izstāstīt tos 1000 virzienus, kurā visas tās kopienas darbojās, jo man liekas, ka sevišķi jau vienmēr pirmos mēs nosaucam Jaunolēnas attīstībai kā mūsu vislabāko, vismīļāko kaimiņu, ar kur mēs visvairāk kopā darām. Protams, arī Jāņabas kopiena, kas arī ir pie Olainas viss klāt. Un tas, cik ļoti arī sākumā, kad tu kādam saki, vai jūs varat atbraukt palīgā, un Jaunolēna vienmēr bijuši mums līdzās. Un tagad redzot, ka jums ir savu māju, un ko jūs tik nedarat, jums ir pat supervīzors, man liekas, veči, jūs esat tik krūti aizgājuši uz priekšu, un esat jau priekšā mums, un tā ir lielākā laime, kas var būt redzēt, kā kaimiņš aug un attīstās, un kā viņam labi klājās. Un ja tu zini, ka kaut kādā brīdī atkal mēs kaut ko darām kopā, un tad ir zvans, tu vari to izdarīt, vai vēl kaut ko izcept, vai tas puļķīšu maizes izcept. Un tu esi klāt, un mums ir labums visiem vienam no otra, jo tikai tādā veidā mēs varam augt. Un īstenībā iet atkal pret tiem, kuri kaut kādā brīdī saka, ka tas, ko mēs darām, nav vērtība. Tikai kopā es to redzu. Un jo vairāk mūsu būs, jo vairāk mēs viens otram palīdzēsim, jo lielāks darbs mēs izdarīsim. Tā kā par sadarbību, kolēģi. Paldies, Molēnieši, jūs esat superīgi. Paldies par stipriem vārdiem. Kameru, varbūt es Ines tev ir piebildes, jo Līga tev pieminēja, tad jā, tad tā kā Jā, paldies, Līga. Labvakar visiem. Jā, es esmu par to, ka mums vienam otru jāatbalsta, un tiešām mums ļoti laba sadarbība ir izveidojusies ar Jaunolēnas kopienu, un šodien mums izveidojās arī ar savām Čekavas novada biedrībām, gan Baldonē, gan Daugmalē. Tā kā, jā, es domāju, ka mēs noteikti domāsim arī par kādiem koprojektiem turpmāk, un viens otru atbalstīsim, un jā, tā tikai jāturpina. Man liekas, ka šis arī ir tā veids, kas mums arī partnerībām ir laba sadarbība, ka mēs savā starpā nekonkurējam. Jo katrs ir tā sava teritorija un līdzīgi par kopienām, ka jūs katrs darbojas ar sevi un tās pašas metodas un tie paši izaicinājumi jums ir kopīgi. Un tas, ko mēs ar Māju un īstenībā ļoti daudzos runājām, kur man ļoti prieks redzēt, ka jūs to telpu jūs sākat izmantot tagad. Jo visbiežākā lieta, kad mēs arī īstenojam projektu par kopratnes telpām, mēs braucam uz ārzemēm, skatāmies citas valstu kopratnes telpas, un tur ir vienkārši no paletēm, bez eiro remonta, ir cilvēki, un kad tie ēkā ienāk cilvēki, viņu atdzīvina. Un tad viņi tiek piepildīti. Bet mums tas priekšstats ir tāds, ka tad, kad man būs skaists eiro remonts un skaistas telpas, tad pie manis atnāk cilvēki. Un te ir tā koks ar diviem galiem, ka tur bieži redz skaistas telpas, kurās nav cilvēku.
Un tad ir aktīvas kopienas, kurās nav publiskās ēkas. Tā kā, jā, veiksmi jums telpas iedzīvināšanā, rīkojiet pasākumus un darat to jau tagad ar to sajūtu, lai cilvēki redz, ka tā telpa top jūsu pašu spēkiem. Tas ir tāds ieteikums. Tā kā, jā. Paldies par pieredzes stāstiem. Un tās parādīšu arī no savas puses. Šie 3 pieredzes stāsti ir īstenojuši savas aktivitātes arī kaimiņu kopienu kopspēka projekta ietveros un saņēmuši arī finansiālu atbalstu. Un šis projekts ir tapis, kā jau pieminēja, ar partnerību Daugavkrasts, kuru mēs sapratām, ka viena no mūsu prioritārām mērķa grupām ir kopienas. Un tieši kopienām tā ir nepieciešama kāda motivācija pirmajiem soļiem. Un bieži vien kaut vai viens pasākumu, kad tev ir finanses, vienkārši viena pasākuma rīkošana, vai lektors, dod tev to motivāciju un ticību par to, ka tas, tā kā Maija teica, kādam tas ir vajadzīgs, ne tikai man. Kad cilvēki atnāk un pēc tam es arī saņem to atzinības vārdus. Nu, lūk, tas, kas vēl šajā projektā ir pieejams, un es ļoti, ļoti aicinu izmantot kuram, gan tiem, kuri vēlas veidot kopienas, gan vienkārši iedzīvotāji, kas vēlās sākt darboties, ir mentoring. Un tas ir tas, kur gan Jaunolainas attīstības Maija, gan arī Inese no Mežnieku apkaimes var sniegt atbalstu jums jau privāti pārunāt no pieredzes un veicot tos pirmos soļus. Un ir iespēja saņemt 12 kopienām pasākumus. 7 pasākumi ir īstenoti pagājušajā gadā, un šogad būs vēl 5 pasākumi. Cilnuciemā vasaras svētkos mēs gaidām, un šogad būs pieredzes brauciens, kas būs gada noslēgumā, kas ir vairāk uz rudeni, un būs iedzīvotāju fórumi katrā novadā, bet par tiem nedaudz vēlāk. Jā, tā kā tas no savas puses par šo projektu un par to, ka tas palīdz kopienā veikt tos pirmos soļus vai darīt kaut kādas lietas, ko viņi vēl nav darījuši. Un es gribētu dot šobrīd vārdu Aiga tev, kas varētu pastāstīt no Daugavkrasta puses, kādas ir iespējas saņemt atbalstu kopienām. Jā, sveiciens visiem tiem, kas pieslēdzās vēlāk. Tas, par ko Alīna tikko runāja, ir tātad līderfinansējums, kas mums, var teikt, tikko ir sācies, jaunais periods, 23. 27. gads. Un mums tātad ir izstrādāts jaunās stratēģijas, un es saprotu, gan Pierīgas partnerībai, gan arī mums ir atsevišķa sadaļa kopienu aktivitāšu atbalstam. Es tagad skatos, kuras varu padalīties. Jā, atradu. Es ātri tiem, kas ir tātad Daugavkrasts ir Ķekavas novads, es parādīšu mūsu rīcības plānu. Un mums tātad ir paredzēta 3.1 rīcība visām Ķekavas novada kopienām. Priekškopienas spēcinošām un vietas attīstības sekmējošām iniciatīvām, kas reāli nozīmē to, ka jūs varat gan caur pasākumiem mēģināt stiprināt savas kopienas, bet šobrīd tiem pasākumiem ir jābūt kā mācību veidā, gan arī caur dažādām iegādēm, kas ir nepieciešams tieši biedrību kopienu darbībai. Un projekta apjoms ir paredzēts 10,000. Tā teikt, tās pamata atbalsta intensitātes ir 70%.
Bet mēs viņus paaugstināsim līdz 90% ar 2 nosacījumiem. Vai nu tātad investīcija būs pamatota stratēģijā, viedā ciema vai kopienas, un šī projekta realizācijā sadarbosies vismaz 2 partneri. Un tādā gadījumā varēs dabūt 90% finansējumu sabiedrisko. Faktiski var teikt, ka šī ir tāda drošības kabatiņa priekš kopienām un viedajiem ciemiem, jo pa lielam mums ir arī sabiedrisko aktivitāšu rīcība, kur arī nav ierobežojuma, lai kopienas varētu pieteikties un realizēt projektus. Tā kā mēs, var teikt, esam iezīmējuši tādus 2 rīcības kopienu aktivitātēm. Jā, tos kritērijus, kā palielināt procentus, principā jūs redzat, sabiedrisko aktivitāšu rīcībai ir bišķiņi atšķirīgi 15% palielinājums. Tas ir saistīts ar to, ka ideja ir pamatota vai ne mērķu grupā vai iedzīvotāju kopienu vajadzībās, kur ir veikts vai ne aptaujas vai citas līdzdalības formas ir bijušas, kuras var pierādīt un pamatot. Līdz ar to, jā, un faktiski mēs rītā izsludinām projektu kārtu. Projektu iesniegšana būs 20. aprīlis, 20. maijs, un tā tad būs tieši šīs sabiedriskās aktivitātes kopā ar vēl 3 citām rīcībām. Tā kā kopienas var, jā, gan kopienas, gan biedrības var domāt un sākt pamazām rakstīt un gatavot projektus. Bet noteikti būs, kā vienmēr, konsultācijas, un ir doma arī par semināriem, ņemot vērā to, kad ir jaunais periods, un ir tomēr nedaudz atšķirības. Tā kā, jā, tas ir īsumā. Vai ir kādi jautājumi, tas, ko Aigis gribēja prasīt, kad varētu būt provizoriski tās pirmās kārtas, ko jūs plānojat kopienām? Tieši kopienu aktivitātei, es domāju, ka būs uz rudeni, bet es saku, sabiedriskās aktivitātes mēs izsludinām jau tagad. Vai ir kādi vēl jautājumi? Un man ir jautājums, kā tām summām palika, ka mums šobrīd tā kā summa nav ierobežota, kamēr vienkārši beidzās finansējums, tikmēr tiek izsludināta, vismaz tā tur laikam tiek rakstīts. Nē, kārtas tiks izsludināts uz mēnesi. Jā, bet tā finansējuma summa kopējā, ko var, teiksim, tajā 2 rīcībā paņemt, vispār cik Šobrīd tiks mēs esam izlietots. izsludinājuši 50 000. Tā kā 5 projekts vismaz, jā. Nē, bišķiņu vairāk. Bet, jā. Jā, sanāk, tas ir, bišķiņu vairāk ir 90%, tad jā. Atkarībā no procentiem, jā. Atkarībā no procentiem. Un bieži vien jau projekti nav arī pa maksimālām summām. Jā. Paldies, Aiga. Bet ir skaidrs, kādas ir tās attiecināmas izmaksas, ko nozīmē apmācība. Kas tur var būt apakšā? Ines viņas jau pa lielam neatšķirās no iepriekšējā perioda. Mācības ir mācības. Tāpēc arī mēs taisījām lielas cenu aptaujas. Un lai varētu visu palikt zem tā kā viena cenu aptaujas apmācības, jo nebija skaidrs, kas tur ir algām ir. Vai tikai lektoru izmaksas, kas tur telpām ir, kas tur kafijas pauzēm. Šitas nebija pagājuši, bet skaidrs, ja tā pilnīgi godīgi. Noteikti nav liela mainījušies, kas ir. Jā, es arī gribēju teikt. Noteikumos jau. Jā, tieši tā ir. Ir rakstīts tikai apmācības. Jā, kas ir saistīts ar apmācībām. Bet tur jau ir jāskatās, labi, to mēs varam padiskutēt, kā ir vienkāršāk realizēt. Jā,
Labi, Aigita, paldies tev. Es padalīšos tagad ar Pierīgas partnerību, jo mums viena no prioritārām mērķa grupām ir kopienas. Mums ir 2 virzieni, ko mēs gribam attīstīt kopā nākamajā gadā. Ir viedā uzņēmējdarbība un attīstīt pilsoniskā sabiedrība, kur vērst uz atbalstu kopienu stiprināšanu, sabiedrisko aktivitātu dažādošanu, tad prioritāri kopienas vai nevalstiskās organizācijas, kas īsteno sabiedriskās aktivitātes. Un mums veicināt viedot ciemu attīstību un sadarbību. Un viena no tām mērķa grupām, ko mēs redzam, tās ir pulcēšanās vietas, jā, tieši kopienās. Mums ir, kur Jaunolainē jau ir sava telpa, bet ir arī kopienas, tīpaši attālāk no novada centriem, kuros nav. Un tas lietas, kas mums ir viena projekta summa, ir 30 000, pamatā intensitāte ir 70% un 90%, ja ir palielināts, un tas arī šeit ir, kā mēs skatāmies, kāda intensitāte tiek palielināta, tad, ja projektu iesniedz biedrība, kas jau darbojas ciemā un ir īstenos pasākums, līdz ar to jau ir iepriekšējā pieredze, tad ir attīstības plāns, tas ir strateģiskais redzējums. Ja paredzēts tieši mērķa grupā, pamats ir, jā, vai ir sadarbība ar pašvaldību. Un tās ir tās lietas, ko mēs redzam, ko mēs stratēģijā gribam īstenot. Finansējums mums nav daudz, bet novirzot to kopienām, mēs redzam to pievienoto vērtību, ja tiek telpas iekārtotas, kopiena var īstenot aktivitātes. Un arī mums projektu konkursi ir plānoti uz rudeni. Vai ir tādi jautājumi par Pierīgas partnerības stratēģiju vai aktivitātēm, līdzīgi, ko arī Aigita minēja, mums būtu paredzēts būt semināri, bet jau tagad, ja jums ir kaut kādas idejas, vai jūs nezināt, ar ko sākt, tad aicinu nākt uz konsultācijām, uz tikšanām, un vienmēr atradīsim risinājumu. Ja jautājumu nav, tad pēdējais, ko es arī gribēju jums pastāstīt, jau vairāk ir pieminējuši no pieredzes stāstiem, ir to, ka šobrīd jau nacionālā mērogā Latvijas Lauku fórums aicina visas aktīvās kopienas pievienoties un iesniegt kopienu uz viedāt ciemu atpazīstamības zīmes. Šobrīd mūsu teritorijā ir 3 viedie ciemi, tad Mežinieku, Jaunolainas un Medenciems, bet kopienas, kuras jau ir īstenojušas arī kādas aktivitātes, droši piesakaties. Un te arī svarīgākais arī no nolikuma, kur jūs redzat par to, ka viedais ciems pamatvērtība ir tāda, ka aptvērām arī skaidrojumu, jo tas, kur arī pazūd, ka viedais ciems ir sajūta, ka tie ir viedie risinājumi, kas saistīti ar tehnoloģiju. Pēc būtības viedais ciems ir vietējās iniciatīvas, jeb sabiedrība, kas pati praktiski risina savus izaicinājumus tādā radošā veidā. Un tai skaitā viņas var ieviest kādas digitālās tehnoloģijas, ir kopienas,
digitālā tehnoloģija ir kopēja kopienas mājaslapa, vai arī digitālās tehnoloģijas ir WhatsApp chats, kas ir iedzīvotājiem. Un, jā, tad viedi risinājumi kopienas attīstībai. Svarīgi ir tas, ka, jā, tā ir jābūt noteikti geogrāfiskai vietai, un tas, ko arī redzam šobrīd, šeit ir vērtēšanas kritēriji, kas tiek prasīti viedumam, tad mērķi un nākotnes vīzija, ka ir skaidrs, kurien kopiena virsās, un kāpēc tiek rīkots šis pasākums, vai tas ir kā viens pasākums, piemēram, vai tas ir jau kopīga mērķa sasniegšanai. Tad ir inovatīvi risinājumi, un tad, kā jūs redzat, ir dažādi veidi, tad gan ar uzņēmējdarbību, to, ko Līga minēja, ka uzņēmumi sadarbojās savā starpā, tā ir iedā uzņēmējdarbība, tad ir gan tehnoloģiskā, gan vidas inovācijas, tad ir iedzīvotāju kopas, kāda ir jūsu pašorganizētības spējas, ko jūs spējat izdarīt, un atvērtība un miedarbība, un iesaistot dažādas mērķa grupas, pilnveidojot, ejot uz supervīzijām, tad tas arī ir tas, ka jūs rādat, ka kopiena ir vērsta uz attīstību un zināšanām. Nu, jā, tā būtiskākā, kas arī ir līderu princips, ka lēmumu pieņemšana nāk no apakšas uz augšu, ko tas nozīmē, ka jūs paši izlemat, ko jūs vēlaties darīt, ko tās tikšanās reizē, gaida, ka kāds cits jums pasaka, ko darīt, vai, jā. Un, jā, ka arī svarīgi ir to, ka jūs paši zināt, kas jūs ciemā ir, kas ir tie resursi. Piemēram, ir ciemati kopienas, kur ir viņi pateikuši, ka mūsu strateģiskais resurs ir konkrēta mūža, kas ir, piemēram, turisma objekts, un ļoti daudz pasākumu un aktivitātes, un tā skaitā arī kopienas saimnieciskā darbība tiek vērsta tieši uz šo te resursu. Un, jā, un tie ir tās pamata lietas, kas ir, lai jūs saprotat vienkārši, ko nozīmē viedais ciems un viedums kopienās. Tā kā, jā, droši sekojot līdz Pierīgas partnerības lapām un aptaujām, es